Ikdienas Siguldas dzimtsarakstu nodaļā piereģistrē jaunus novadniekus. Jau kopš 2006. gada novadā dzimstības līmenis turpina pieaugt. Jauns rekords jau sasniegts arī šogad. Siguldā piereģistrēti vairāk jaundzimušie kā ap šo laiku pērn. Šī tendence turpina augt un šī dzimstības līkne, ja tā varētu teikt, iet tikai un vienīgi uz augšu. Siguldā tiešām dzimst bērniņi, un mēs par to esam ļoti lepni un laimīgi. Pats galvenais, ko es arī gribēju pateikt, ka Sigulda ir mīlestības pilsēta, un tāpēc arī šie bērniņi šeit dzimst, un šie bērniņi šeit ir, un noteikti būs arvien vairāk. Lai jaunās ģimenes savu turpmāko dzīvi vēlētos pavadīt Siguldā, svarīgi nodrošināt kvalitatīvu dzīves telpu un sakārtotu apkārtējo vidi. Tas noteikti ir vietas bērndārzos. Siguldās šobrīd bērndārzos, ja mēs pastamies uz kopienu iedzīvotāju skaitu 18,000 iedzīvotāju, mums ir 1000 bērniem bērndārzos vietas. Tas ir ļoti daudz priekš tādas nelielas pilsētas, un tas noteikti ir viens no indikatoriem. Tas dod iespēju vecākiem strādāt, tas dod iespēju vecākiem darīt savas lietas, tā ir viena lieta. Kvalitatīva tālākā izglītība, vispār izglītības infrastruktūra, iespējas apmeklēt skolas, dažādas skolas, arī privātās iesaistot sektoru skolas, kvalitatīva sporta infrastruktūra, kas dod iespēju bērniem tomēr un vecākiem saprast to, ka tie bērni aug kvalitatīvā vidē. Siguldā ir radīti ļoti labi apstākļi jaunām ģimenēm ar bērniem. Ir izvēlēts ļoti daudz jaunu cilvēku kā paliekošo dzīvesvietu tieši Siguldu, jo ir praktiski dabūnams bērndārzs bez rindas, ir ļoti tuvu atrodams labas skolas, ir sporta skola, ir mākslas skola, muzikas skola, ir daudz dažādu aprīkojumu, trenažieru bērnu laukumā, un dažādi pasākumi bērniem, kas dara jaunām ģimenēm ar bērniem šo pilsētu pievilcīgu. Taču nevien infrastruktūra un sakārtota izglītība ir noteicošie faktori, lai jaunās ģimenes par savu dzīvesvietu izvēlētos Siguldu. Vienots mērķis un kopēja vīzija par to, kādai jābūt pilsētai, arī ir būtiska. Visas tās it kā maziņās lietas, tādas simboliskās varbūt, un tie pašā laikā arī infrastruktūras lietas, dod kopīgu tādu fonu un kopīgi tādu apjomu, kas dod ticību cilvēkiem, kad viss ir kārtībā. Un kad es tā to vērtēju, un tāpēc es atļaujos teikt, ka tāpēc Sigulda ir savādāk pret pārējo Latviju. Un tas viss rezultējās ar mazo skaitu palielinājumu ļoti būtiski katru gadu. Mazuļu pieaugums vērojams arī Siguldas slimnīcā. Darba pilnas rokas ikdienu ir arī dzemdību nodaļai, kurā pieņem ne tikai jaunos siguldiešus, bet arī jaundzimušos no citām pilsētām. Šeit septembrī pasaulē nākuši jau 6 bērniņi. Šajā gadā ir atkal par 12% vairāk dzemdības 8 mēnešos nekā tas bija iepriekšējā gadā. Un patreiz līdz 1. septembrim ir jau pieņemti 535 bērniņi. Pret 473 iepriekšējā gadā tādā pašā laika periodā. Un pēc mūsu aprēķiniem, ja šī tā turpināsies, tad mūsu nodaļa faktiski sasniegs maksimālo skaitli, kāds faktiski pie mūsu resursiem ir iespējams uz gada beigām, un tas varētu tuvoties 800. Pēdējā gada laikā jaunās māmiņas arvien vairāk izvēlas dzemdības ūdenī. Siguldā 24% gadījumu. Taču nevien modernās tehnoloģijas ir tās, kas jaunās māmiņas piesaista izvēlēties Siguldas slimnīcas dzemdību nodaļu. Tā ir individuāla attieksme pret dzemdētāju, īpaša uzmanība, kuras dēļ varbūt arī daudz cilvēku pie mums ierodās. Faktiski jau viss balstās uz tādām 3 galvenām lietām. Pirmkārt ir ļoti kvalificēts personāls. Otrkārt ir šī individuālā attieksme, kas ir pašai dzemdētāji varbūt liekas pats svarīgākais, kas šeit ir. Un trešais ir vide. Kopš 1990. gada Sigulda ir vienīgā no 20 lielākajām Latvijas pilsētām, kurās vērojams jaundzimušo mazuļu skaita pieaugums, liecina neogeodati. Lai šo statistiku saglabātu, arī turpmāk Siguldā plānots attīstīt jaunajām ģimenēm labvēlīgu vidi.